Jauns netik laba video par caur ēršķiem uz 7. sezonas 9. sēriju. Jūs visas ēršķu pilnās sērijas varat skatīties TET plus sev pieejamā ērtā laikā. Un šis video arī būs 1188.lv, tur caur ēršķu sadaļā, kur jūs skatāties. Jā. Nu ko, tu gribi zināt, ka šeit būs? Jā. Viņi sanāk šeit uz brauks uz ārzemēm. Ko? Uz ārzemēm? Jā, jauna vide, What? jauna zeme. Nu, viņiem būs tur īstenībā diezgan stilīgs tas pasākumu kopums, bet visus tos jautrās pasākumus esmu izgriezis, lai mums nav tik jautri, lai mums tikai depresīvie tie kadri tiek. Un tad viņi aizved uz to meža kaķi, un to mēs redzēsim. Bet sanāk, tad tas kaut kur Lietuvā, ģip? Jau kāds uzmanēja. Nezinu, haļā. Jā. Nu, tā, pagaidām tā. Jāna pašprātīgi aizgāja iepriekšējā sērijā prom, un sanāk, viņa tā... Pašprātīgi, ja? Nu, viņa jāķip izolēs, viņai nav vērti vairs tur. Nu, viņi tur izlauca, jā, viņi salūz, nevarēja tikt galā ar Ksenijas spiedienu. Un tad, kas šeit sagaida arī, ka Ksenija aiziet uz citu kemperi, nu, tur arī drāma ar to saistībā būs. Skatāmies? Jā. Gatavi? Dalībnieces sagaida kaimiņu valstī Lietuvā. Starp citu, kur ir Lietuva? Kurien viņi ir, es nezinu. Zem Liepājas. Austrumi varētu? Nē, rietumi. Kaut kas tāds. Tu Latvijai kurā pusē? Kreisija. Austrumi bija tur. Es nebāzēšu atbildēt. Ja skatos karti tā, ja zīmē miglēm, tad sanāk tur. No, es saprotu, ka Lietuva. W geogrāfija. Geogrāfijas skolotāja viss tāda. Ko es vispār savu dzīvē? Kāda no manas bija jēga? Un es ceru, ka šo tu rādīs reāli geogrāfijas stundās. Skatieties, kur ir Lietuva? Kur Lietuva? Nu, pa labi, pa kreisi. Labi, reiz uz rietumiem. Priekšā, iekšā, augšā, aizmūrē. Gācis tās brāļas. Pat zini viņa vārdu. Es viņu sauc par bārdu, Daina, es čals. Barnēs žēl. Nu labi, tad braucam pa kreisi. Jā, nu stilīgi, nezināt, kur Lietuva. Lietuva ir vai nu austrumos vai rietumos. Nu, sliktā gadījumā ziemeļos. Bet Toči ne dienvidos. Bet nevienreiz, cik tev vienalga vienkārši par Lietuvu. Man vienalga. Lietuva. Cik tev vienalga par Lietuvu. Es domāju, un kāds viņam tur, sveikas. Un viņš uzreiz tur sveikas, baļūkas. Tā kā viņš sāk malt lietuviešu valodā. Nu labi, nu, kas tur tālāk būs? Nu, tas bija smieklīgi, ne? Jā, tas bija ļoti labi. Tas bija ļoti labi. Labs sākums par Lietuvu. Šis ir lielisks iemesls, kāpēc jāmācās geogrāfiju, lai, ja nu kas, lai tu vismaz varētu aizbraukt uz Lietuvu. Otrs puses, viņš vienkārši brauc, skatīties uz zīmēm, GPS uzlikt. Un ja tu zinās tādu, kur ir Lietuva, tev izgriezīs no šitās kadra. Jo viss, kur gan jau zināja, viņas izgriez. Jā, viņas izgriez. Šis īstenībā, gan jau, es īstenībā arī gan jau. Ceļš pretī pārmaiņām negaida, un dāmām pievienojas Jānis. Labrīt, meitenes. Labrīt. Jums ir jāizvēlās nākamās naudas glabātājas katrai no savu kemperi. Dača. Lūdzu, naudas glabātāja. Pagaid, naudas glabātājs. Es tikai šajā sērijā uzzināju, ka ir naudas glabātājs. Jā, Kas ir kaut kāds noslēpuma glabātājs arī ir? Gan jau kādu tamponu glabātājs. Arbūzu glabātājs. Nu. Tur ir arbūzu kabatā. Un viņam tur beigās, tas ir tā kā neliels tāds incentives, lai viņus pačakarētu. Lai būtu potenciāls drāmām. Viņam tur piedāvā, piemēram, beigās to naudu, vai viņas ziedos. Jā. Vai arī nodzers, piemēram, vai arī nodzers, vai arī es padzert sulu. Nu, kā visādas kā veids, kā viņas mēģināt apčakarēt un pārbaudīt, vai viņas ir tādas, vai arī viņas nav tādas. Lūdzu, naudas glabātāja. Mums ir arī noticis viens bēdīgs notikums. Ir pazudusi manā kosmētiskā somiņa, kur bija manas personīgās higienas mantas. Nu, un tā tālāk vēl tādas tīkli. Dzirdēji? Nopizdīja somiņu. Es iecenāju, ka Ksenijai kāds nopizdīja kosmētikas Tas somiņu. ir stulbi. Jā. Un jā, vajag. Uzrakstiet komentāros, kā jūs domājat, ja mēs filmētu video, kā mēs zogam kosmētikas somiņas cilvēkiem, jūs skatītos tādus video? Kā jums tāda ideja? Šis tā normāli. Tāds somiņas zakšanas kontents. Bet ļoti stilīgi, ja saģērbšies to. Jā? Kurš? Nu, mēs neesam cietumā, nu nespēlēsim to, kad īstie čaļi, īstie pacani nenodod savējos un tam līdzīgi. Es redzēju to kosmētikas maču, ka Jāni ienāca no skatprīze Martučupā. Viņa teiks, tad es skatījos, viņa tur vairāk nebija. Un tālāk viņš aizsīja, es nezinu. Es arī domāju, to es paņēmu, bet es tādu arī.
Es tādu huņu nedarītu. Tu domā, ka es to darītu? Es to nedarītu. Nu labi. Nē, tad viņi taču to nedarīja. Es saprotu, ka Ksenija domā, ka Inese paņēma to. Nē, no mēs Es arī visticamāk domāju. Laiku, kad uzmanījos. Nu, viņi bija cietumā. Jā, varbūt tas varētu būt iemesls. Nebūs ne raganu medības nekas, bet vienkārši šajā brīdī uzņemamies kolektīvo atbildību. Atceramies personiskās robežas ļaudis. Nepārkāpjām viņus. Mož pieaugam. Nu, kādā līmenī mēs laižam meitenes? Abas jaunās naudas glabātājas nododiet bērniem paredzēto naudu Ksenijai, lai Ksenija var atjaunot to, kas viņai bija. Jo tās ir personiskās mantas, tās ir viņas personiskā lieta, ko viņa dara. Vienalga kaut vai pāvastas sprauž pie pleciem. Wow, bukums. Savu tā kā šitos te auras punktus uzskačāju. Jā, Džeks farmu auru vienkārši uz tā visu. Viņš vēl to varēja visu stāstīt paralēli pievalkoties. Tā, nu nav jau cietums. Pasakiet, kas paņēma. Zaļš gāja maļi Es esmu cietumā. Ej, man pēc tam pusdienas vadot. Es gaļu hados. Man, jā, keksiņš vados. Bet man arī Ksenija tāda pēkšņi tāda, what? Šis šovu, vispār dinamikā, viņi spēlē tik muļķīgu mūziku, bet tam reāli bija būt tā kā... Un tā kā Jāņa seja, tu bā... Ilzas seja, tu bā... Što kāklu Ines nācāja? Vai arī Ilze? Tādas Bet Ilzē tā seja ir tik dinamiska, tik daudz, man liekas, Ilzes sejā ir 3 reizes vairāk muskuļu nekā vidējā cilvēka sejā. Jā, ģenētisks izņēmums. Nu, un sanāk, ka Ksenija dabū naudu un... Cik 50 eiro sanāk? Jā. Vienu... Tādu šišeido komplektu es nopirku. Nu, pa 50 eiro. Nu, labi. Good luck. Gan jau gadā Latgales tirgo. Bet neviens nedrīkst to viņai liekt. Tā kā lūdzu. Ja atradīsies viņas mantas, un viss būs kārtībā, nauda tiks ziedot bērniem un viss būs pa smuko. Man nebūtu tik svarīga tā kosmētika. Man būtu svarīgāk tie bērni, kam to tiešām vajag. Baļā, viens skatieties, cik man te svēta Ines parādījās. Viņai pat tas tā kā riņķīts tur sāk spīdēt virs tām zaļā porviņa. Labi, nedrīkst tā meitenes apskatīt. Nu, kāpēc tu tā? Tev ir ko teikt? Būs jau labi. Jā, man ir ko teikt, ka tie bērni, kā viņi saņem to naudu, viņi jāiet pirkt kosmētiku. Viņam ritīgi vajag, man tieši vajag kosmētiku. Nē, tie bērni, bļā, Lucky Punch sapiršos. Viņam jāiet aparātu spēlēt. Nu labi, tagad skatāmies, gribi zināt, kurš paņēma to? Jā, es gribu zināt, kurš paņēma to maciņu. Atradīsies, neatradīsies? No vienas puses ļoti labi, ka pazuda tas maciņš. Tāpēc, ka cilvēks uzreiz palika savādāk, cilvēks sāk palikt mierīgāks, sāk rādīt savu patieso es, nevis to, kas ir zem kosmētikas. No otras puses nav forša rīcība, jo tā ir personīgā lieta. Un, ja tur, piemēram, bija kaut kas ļoti vērtīgs, tad es viennozīmīgi tik mierīgi nebūtu. Viņa tik sakarīgi domā. Viņa analizē tā, kā viņai tas nevarētu notikt. Nu jā, man arī nepatīk tā kā līgsmo, ka kādam slīd kaut kas notika. Jā. Besī lokā. I'm not about that life. I'm about that compassion, you know? Compassion, passion. Čipa, bļā, man žēl. Nabaga Ksenija. Nu, ko skatāmies? Davai. Tikko sazvanīju Janu. Šanai pastāstīju šito visu ņemtus ir upē. Jāni ir iemetus upē? Jā. Nu, neko darīt. Tas bija labs, ko? Ko? Nu, iemet upē, nu, neko darīt. Tas jau nekas tāds. Jā, gan jau viņi iemet savā somā un aiziet uz mājām. Mēs upē. Nu, tā upe. Viņai ir vienkārši tāda soma, kur ir bērns upe. Jupi. Oh my God. Kāpēc? Ko viņi iemet upē? Pastāst, kas tur. Es domāju, kāds var būt, kāpēc upē, man? Nu, kur tad? Kur to mest? Nozagt to kosmētiku? Kur nozagt to? Kur mēs nozagt kosmētiku? Nu, kādā citā somā. Nozagt to. Ko jūs domājat par to, ka viņi iemet upē? Es domāju, paldies, ka pajautāji. Es domāju, ka Jāna Blēns, nu cik viņa var. Man liekas, ka viņai visu dzīvi tagad tos karmu vajadzēs attīrīt no šitā visu. Karma bija. Reik, pasties, jūs rokojat vienu to outfitu. Jo! Ar Olgu. Lolga. Jā. Lolga. Bet Laurai gan stilīgs krekniņš, tas gan reāls divas stilīgas sievietes šajā. Labi, savu daudz skatīties. Jā, ok. Viss sēdīt tiks pie jaunas kosmētikas. Gribu atvainoties par manām tām skaistajām aktiņām. Jā. Es ņēmu tavu aktiņu. Piedod. Tu man negribi atvainoties par to, ka tu man solīji žaunas izraut un sprandu pārlauzt. Tiešām?
Ksenija atvainojās, un tā otra Inese, kuru grūti noteikti pat nosaukt par sievieti. Bet tas uzvedīs. Neatvainojās. Jā. Nē, es negribu atvainojos, ka tev gribēja izraut žauns, jo tā ir. Es pat nezinu, ko teikt. Pasaki kaut ko. Paldies Samatai, ka montē šos video. Jā, paldies. Nē, šis ļoti labi. Viņi ir Lietuvā. Jau viņi ir Lietuvā jau. Lietuva, kas notiek Lietuvā, paliek Lietuvā. Labi, pagaidiet šito. Jebā! Yeah! Yeah! Gaidīs, ka viss nāja. Go, skatāmies. Davai, Rubi iekšā. Uz to faktu, ka Jāna runāja par to, ka viņai ir kleptomānija, ka viņai patīk fenderēt lietas, un balstoties uz to faktu, es domāju, ka tas maciņš ir aizceļojis līdz Janai. Tāpat kā šodien noskaidrojām, kad Ilzes apakšveļas spilgtrozā, ko Ilze kā bija iedevusi, palika pie Janas. Ko? Ne jau Ilzes spilgti rozā. Mēs neredzējām Ilzes spilgti rozā apakšveļā. Un tas ir vēl trakāk nekā par to kosmētikas maciņu. Tas ir reāli trāk. Tas ir reāli ļoti, ļoti trāk. Mēs jārā, ka tā notiek. Okay, tātad, let's unpack that. Janai bija kleptomānija, vienkārši ņēma lietas for fun. Citi cilvēki. Un viņi bija šo. Kur var dabūšu tādu krekliņu. Sekojiet 360 TV, man liekas, Instagramā. Tur būs, un mums netika labi Instagramā, būs konkurss. Varēs laimēt. S izmērs un L izmērs. Jā, viņam sasūtīja XL. Kā es redzu. Tu vari augšā līst savā apgākumā. Es braucošā nevaru braukt. Tu dakšu būs spiedz. Tādēļ, ka es Da viņa tikai ir paēst brokastis, man tā liekas. Viņa neiet, pēc kā viņa ir izgāzusies. Bet viņš ir savā vietā. Jūs pateicat, ka es te sēžu un es tu guļu, un viņi vienkārši apsēdās Ilzē pie kājām, pat neievēroja, ka tā ir Ilzes robeža, kaut gan viņai pretī bija beņķis, kur normāli apsēsties. Jebā! Nevar sēdēt blakus? Divas sievietes? Ilzē nevar blakus. Viņiem ir bēdīga diena. Viņām abām bēdīga diena ir. Viena pazaudēja savu kosmētikas maciņu, viena pazaudēja savu spilgtu rozā apakšā. Jā, nu labi. Makes sense. Jūs varat apstādināt, es iešu uz to kemperi. Pisies, palīdz ar koferis tu izmest ārā. Jā. Viņš vakar pirda visu vakaru atrakājās. Mēs visu piržam. Šis salāti jau ir veicis smirdīgi. Tavs kājas smird. Es neesmu viena, mēs esam visas kopā, bet ejam kaut kā viena otrai pretī. Man pirmdienas nāk sārā. Pirdīšas vēļš. Es vācos. Drāmas karaliene. Vot drāmas karaliene, ne? Jā. Tāda drāma viņa, Ksenija. Jā, Ksenija vienkārši. Viņš disrespektē pirdienu. Jā. Jā, ētiku. Kā es varu apšaubīt? Liekas, Ksenija nav pirdienas spēles, tā kā nav fart game. Viņai pārāk zemes skills. Sanāk, ka viņi vienkārši tādā veidā dabūja ar Kseniju, viņš sāk pirkt. Viņš zinās, Ksenija slājo vietu. Kas smieklīgi vēl, ka es izgriezu to daļu, kur Ilze pati piedāvā, ka Ksenija var pārvest pie viņiem uz kemperi. Un tad Ilze pirmā pat nožēloja to visu. Tā vismaz izstāsta. Meitenes, es zinu, kā dabūju Kseniju ārā. Pagaid, mēs viņu cietām 2 nedēļas. Pacietiet arī jūsu. Man no viņš jau smadzenes, es nezinu, kāds jau ir. Da viņai nekur nav labi, bet katru dienu mēs smiedam, mēs strādājam. Var savu čemodānu nenest uz cito kemperi. Es viņu izludināšu vienkārši ārā. Viņām pašām ir savas problēmas. Fonā bukums. Fuck, pagriezās atpakaļ. Shit. Gan jau ar kreditoriem runāt. Pēc šo atdošu. Zvanas vai Lietuvas druškai. Jau cik mums tiek. Sveikās! Sveikās, draudzeņās. Seksas? Pa telefonas? Bet, jā, vai arī viņam vienkārši tagad jāsaka gāzes kompānijai, lai to noplūdu tur salabo. Tur ir notikus. Jā, mums tur vienā kemperi pat daudz gāzes ir. Vienkārši šķiltos, šiku, viss saif. Nē, nu man bija žēl, Ksenija, ka viņai tur sabrukums vai kaut kas. Nu, ka viņai krāšauts. Jā, krāšauts. Un viss pārējās tā kā, jā, tu pati vainīgi. Reāli, tu nebūtu šeit, tad tev tā nebūtu. Labs arguments. Jā, ja nebūtu šādi, tad nebūtu jādīlot to visu. Nezinu. Ko tu teiksi? Kā vietā? Kā tu rīkotos šajā situācijā? Tu ļautu Ksenijai tikai lekt no kempera uz kemperi, vai tu būtu tā stingri? Nē, tu izvēlējies iet uz to kemperi, pie mums tu atpakaļ nenāks. Es ļautu, lai viņi iet, kur grib. Jā, nu tu esi tās. Ko jūs man draudat katru dienu, ka jūs man taisaties pārlauzt tur smagenes, tur žokļus, sprandas? Kurā kemperī gulēs, Ksenija? Tā jau pašā, kur vakarā es gāju. Viņa aizgāja Lenovs vīdni, kad kaši šobrīd Ksenija pagaidām mans atstāja. Šī kemperī, ka mēs apstāsimies naktsmītēs vai kur, tad mēs apmainīsimies ar vietām. Piekrīti tam ar manī?
Es pāriešu te, tu pāriesi manā vietā. Laura malacis. Laura meklē risinājumu. Es saprotu, kāpēc viņš par šo vairu. Te viņi atbalsta tikai izsmieties, izārdīties vai diezgan izrakoties un iziet sārā, kā tas būs. Cilvēks būs tāds pats, kā tikko ienācis. Iebā. Laura vienīgā meklē risinājumu. Jā, Jā, tāds ir, ka Jānis Kolī, Laura. Laura gudra no jums viena, meklē risinājumu. Tas ir ļoti labi. Jā, tāda sajūta, kas rāda tur iekšā, man tāds, ko mums darīt, ko darīt, kā mēs varam palīdzēt viņām. Ir 2 kemperi, un viņi var palikt jebkurā. Bet tas mums, smadzenes vienkārši, uzspridzina dirsā. Tur jāmet drēbes ārā. Vienkārši, man liekas, es arī esmu tāds kā Ksenija. No vienas stūra līdz uz otru nevar izvēlēties savu vietu. Viņas tieši otrāk, es izvēlējos savu sūdu, un es pie tās sūda arī palikšu. Un tas ir mans sūds. Īstenībā nav neviens fizikas likums, kas viņai aizliedz staigāt no kempera uz kemperu. Skatāmies, kāds beigsies. Jūs esat vienlīdzīgi, kuriem ir citi paradumi. Tu respektē viņu paradumus, un viņi centīsies un respektē tavējos. Tas ir tas noslēpums. Un izbeidziet rieties. Izbaudam šodien ekskursiju kā brīnišķīgi turisti no Latvijas, nevis bars aborigēnu vai pitekantropu. Ko viņš teica otrais vārds? Pikentantropi, tie putni, ne? Pikentantropi, gan jau arī kaut kādi tie pirms homo sapiens. Izbaudiet šo ceļojumu kā normāli homo sapiens. It kā es kaut ko zinu, brēns. Arī kas tur par laikapstākļiem? Silts vai augsts, brēns, Ilzi tēkraklā, tur Lolga vispār keponā un jākā, tā Daca mētlī. Es kā Ilzi sadarbies, tu kā Olga. Lilze un Lolga. Yes. Bet, tas rasnais, vai tas Jānis Bukums, viņam taisnība. Jā, viņš izgludināja situāciju, kā sāk. Viņš kā šoreiz pacentās. Izšpļau kaut vienu vārdu tai kemperī. Mēs teicām, ka mēs negribam Kseniju atpakaļ. Jānis tikko teica neuzstādīt savus noteikumus. Nepatāja pusminūte, Inese jau saka, tik pamēģini kemperi. Kāda savus noteikumus? Inese man tikko izprausti vienu vārdu kemperī. Aizver savus klabuļus. Kā tur, tā ir adekvāta reakcija, ka cilvēks kaut ko tur emocionāli saka un nelamājas. Aizver savus klaburus vai kaut ko. Aizver savus klaburus. Klaburčūskas. Reāli vienkārši komunicēt cilvēku nemāk. Bet īstenībā arī jau Ksenijai, viņa cik nogurus ir, ka viņai visu laiku tur jādaršās ir. Jā. Ar visām dalībniecēm. Šitās viņām tur pauze, hop, rauns, pauze, rauns. Dod nākamā, tu tagad dēļ Ksenija. Tieši tā, Ksenijai vairāk enerģijas nekā viņām visām kopā. Jā, un viņas viss kausē. Līdzīgi pagaidām. Cik ilgi viņas vēl varēs izdarīt Ksenija? Jāna jau tikai aizbrauc. Jā, šis cik krūt. Bet man besīja laukā, ka reāli viņas vienkārši nefiltrē bazaru reāli tādos ielas terminos. Es savas vainas atzīšu, tu savējās nē. Vot, kur ir problēma. Es jūs brīdināju par tiem. Elīne tagad pateica lielu lietu, varēja ieklausīties. Liela lieta ar lielu morāli. Pateica pēkšņi viss metens ir kļuvuši tik nenormāli sliktas. Nevarētu būt tā, ka varbūt tava uzvedība vai kādas darbības izprovocē visus apkārtējos, tu stāvi un tēlo, ka to nepamani. Tā nevarētu būt? Es domāju, ka nē. Nē? Pagaid, es jau man padomāt. Tā, Ksenija tā vienāds ir vainīga. Padomāt. Jāni, man ir atbilde. Nā, tā, tu stulps, tu kaut ko jau. Jāni, beidz šitā runā. Kur es tam biju tik gudrs, un tagad kā šitāds. Jāni atzīst savas kļūdas. Lūdzu, jā, tiešām, bišķi kļūdies. Galīgi iebrauc nepareizajā tēmā. Pieaugšiem cilvēkiem ļoti bieži sanāk, ups, es tā negribēju darīt. Tev nesanāk tā. Pamēģini savu prizmu paskatīties. Varbūt tu esi vainīgs pie kādām lietām. Nevis šoreiz meitenes viss vainīgs, bet varbūt tu esi vainīgs. Izties, ka Jānim nebija baigi daudz laiks. Viņam bija tikai reāli kaut kāds 3 minūtes. Pateikt, viņš atbildēja. Varbūt tu pati padomā arī. Labi, man jāiet runāt par to. Un man ir jāiet. Šeit tas nevar palikt ilgāk. Meitenēm tiek piedāvāts pievarēt sarežģītu trošu joslu, kas atrodas augstu koku galotnēs. Ja es krītu, kā es tikšu apakaļ? Es biju stāvs sajūsmā, ka es ieraudzīju tās vīrus. Man liekas, es biju vislaimīgākā tur no visām. Prātīgi. Ieraudzīja vīrus, bija super laimīgi. Burīgi uz tā, ka Ksenija pagrūdījuši tur lomu. Ksenijai būs pizdā tur. Tik labi vidi, lai kādu nogrūst. Vai kāds negadījums tur var notikt šeit. Davai, pastamies, kurš nokritīs. Man tagad prātīgi, jā, kā pārprātīgi. Ir kāja? Laikam, jā, iet. Jā, laikam tev ir kājas. Pa pusē gaisā. Jā, ir kāja. Laikam ir.
Ines, jā, kā saprotams. 70%. Redzi, ka, labi, tagad es redzu jēgu tādiem random uzdevumiem, ka ir atklājas kaut kādas pozitīvas puses no dalībniecēm, kas negatīvās parāda. Redzi, tikai Ines, viņai patīk tādas aktivitātes, un viņa pierēzes arī atbalsta. Tu redzēji vispār kādu brīdi, kur Ines kādu atbalstīja? Nē. Tikko. Sanāk, redzi, mainās uz kuru 9. sēriju. Jā. Jau kaut kas cits. Šī ir vajadzēja augstumā uz trosēm, trušiem. Jā, viņi, man liekas, normāli iečilot tur. Nolaisties no torņa, vēl tas bija sīkums, bet lietus plus kāpt pa slideniem, visādiem tiem pārbaudījumiem, jā. Nebija baigi forši. Personīgais vlogs. Mēs esam augšā, ļoti augsts no zemes. Vēl ņemst kājas. Visās Ines speciāli tā kā šūpina. Brāns, pārāk viegli. Es varu ar vienu roku. Es taču uzvarēju 3 sezonas apakaļ Ninja Warrior šovā. Un Imanta mīļākajā šovā Takeshi pils. Takeshi pils arī. Sorry, ka es domāju par Imantu blakus tev. Skaidrs, jā. Smieklīgi. Bet es to daru. Apreset vai var iet zeķēs? Buļi, traksēs. Ārpēc man nav spēku, viņa paņēma. Bļāda! Tev ļoti labi sanāk. Nu, jā, izskatās. Ko domā par ilzību? Koks, viņa dievina to koku. Man patīk, viņa bļāda. Huļi bļāda netīri. Es katru rītu pamostos blakus tādai sējai. Pamosties un to blakus. 10 no 10 dzīvi. Vai ne? 10 no 10 dzīvi. Vienkārši pamosties un skaties, Ilzīte ar tādu smuku seju. Gāja ļoti labi. Vienīgi man slidēja kājas, jo bija lietus. Un man likās, ka man ne jau ir bots kājās, bet slēpes. Man tik labi gāja. Nevienu reizi nezaudēju līdzsvaru. Nē, no Inesē, laikam, es labāk gāju no visām. Bet man neinteresē. Un kāpu šito tresi virsū. Viņi grib vēlreiz. Spēcienība 07. Šīs te Ilzē vajadzētu iet to tur uz suvu, vai arī omeņu. Viņai tā profesija viņai piestāv spēcienība kaut kāda. Vispār šajā sērijā viņiem, man liekas, tā programma ekskursija bija tik krūta. Labākais izdomātais. Jā, viņi sanāk sākumā uz to putnu koloniju, kur viss piekakāts un smirdēja, un viņi tur klieda tādu uz delfināriju, kur delfīni. Kur arī viss piekakāts un smirdēja. Un smirdēja noteikti. Bet ne tāpēc, ka delfīni kā vienkārši cilvēki apkārt. Un tad uz kuršu kāpu, kur viss piekakāts un tad uz meža kaķi. Un uz meža kaķi. Kur viss piekakāts piečurāts un smirdēja. Nē, kur nekas nebija ne piečurāts, ne piekakāts, bet pēc viņām tur viss bija piečurāts un piekakāts. Un smirdēja. Kā šīs te vajadzētu zināt kaut kādas smaržas caur rēkšņiem uz aromātu. Uz smaržas. Vai kaut dezītu, kaut tādu. Jā, dezīts būtu jau labi. Bet ko? Vai kaut tādiem smaržīgās sveic. Un uzreiz dalībniecēm dāvina. Ar domu tā kā, pamēģini nesmirdēt visu dzīvi. Don't smurd. Stop smurding. Why are you smurding so much? Panikai uzķēra. Nē, viss kāpš lejā. Man bija Inese blakus un Mārtiņš. Nē, tev jāiet. Padomāju. Es domāju, labi. Jāiet. Tev jau lepnā jābūt par to, ka tagad pat saule nespīd. Mums kājas slīd, mums ir grūtāk. Bet mēs to darām. Mēs to izdarījām. Tu to daudz izdarīji. Jūs visi izietat, izņemot es. Nē. Tur vēl rīms. Tev panot, tev lepnai jābūt. Saule nespīd. Tev kājas slīd. Īstenībā tas Mārtiņš arī filmē, vai arī viņi 4 tā tur stāv. Es nevaru saprast. Kā viņš tā, šitā te kaut kā tur. Viņam gar roku ar vienu. Viņam ļoti gar roku. Statīvs, viņam viena roka statīvs. Šis pieskrūvē, noskrovē roku, pieskrūvē statīvu. Nesaprotu, kā? Tāpat kā tornī. Es tā aiziešu. Neaizies, vienkārši nepaniko un davai lejā. Aizstos mūtu. Davai lejā. Pat lejā. Au! Nu, kuka. Viņi no tā baidījās. Es negribu, lai tā man lēni nolaist lejā. Bet viņi pa vidu nokāp. Nē, tad viņi tikai negāja. Tur tikai nebija domāts tā nolaisties. Ok, es vienkārši domāju, pirmā brīdī. Tas bija kā spēc nolaišana. Jā, viss, tagad var sūtīt viņu misijā. Ok, helikopteriem. Ir šķisti kāds, gan jau mošs tādiem kā Ilzē, tas heat signature ir lielāks nekā pārējiem cilvēkiem.
Viņas salikt kaut kur laukā salikt. Tā, lai, nu, ķipa, heat seeking missile. Hot. Galvenais netusēt viņu tajā brīdī. Nedzert ar viņu. Nu, jā, tā. Vajag timing pareizi noķert vienkārši. Jo tāds ir jāgrib 10 no 10 fanu arī. Tas tā kā pret gaisas tās aizsardzības. Vienkārši. Nav gaisa vienkārši. Tā kā Latvijā pa perimetru vienkārši bāros saliec ilzas. Vienkārši Netiek cauri. Netiek cauri. Golden Dome. Golden fuck you, Rakju. Tieši tā. Fuck you, Rakju sistēma reāli būs. Fuck you, Rakju. Tas, ka bija beigu trose, es jau ar pilnīgi acīm vaļā jau to izbaudīju. Ja mēs dzīvē, kad visu laiku mēs runājam par pārvarēt, tas tad tukšs skaņa pareizi. Tagad, kad Facebook kaut ko izdara, tad saprot, ka tā kā yes. Cik labi sajūtas. Pilnīgi savādāk, nu. Es ar tādu smaidu nokāpu. Es ļoti lepojos ar sevi par šo. Viņas tā atklāja, blēdz, lai dabūtu dopamīnu, nevajag dzert alkoholu. Cits aktivitātes, kas rāda prieku dzīvē. Fucking shit? Fuck you, Rakju. Nā, nu forši man prieks par Elīnu. Viņa tagad sveic par 20 eiro, bet gabalā tirgu redzēju. Jā? Nu, ar kodu netik labi, man liekas. Kur varbūt prikals? Strādā. Kur prikals? Tad iegūt lauku darbus kārtas spēle, arī ļoti stilīgi dāvans. Jā. Nu, ja jums patīk, protams, galdspēles un kārtas spēlēt, Jā. Ja jums patīk azarts, likmes, kazino, šī spēle tieši domāt jums. Es nepaspēju ieķerties, jo man bija sagriez, nepaspēju pie tā pulta plastika, es izšķiet pieķerties. Nu, nošļūdz lejā, nu, nāca Inese palīgā sākumā. Tāpēc viņi tās par lolgu. Tas bija labs lols. Lolga. No Olgas. Es būtu tieši pat kā viņi. Es arī nepaspētu ieķerties. Es ar muguru braukt nevarētu ieķerties. Nu, ko es laikam palikšu šitajā vidū? Es peldētu šitā, te gaisā. Doj. Mēģināt šūpoties uz priekšu slaidkariem, vairāk uz apkaļ. Grūta, viņi man pašlūdz bišķi līdzi uz atpakaļ. Tad pievienojas Dārce. Tur arī īsti, kas nesanās Dārce, arī bišķi pāris reizes dabūja pa zemi pašļūkoties. Tagad ķerties klāt. Ķeries! Jā! Malāc! Wow, tas kadrs, kur vienkārši Inese ietrās un tā kā pārā. Wow! Fizika šitā strādā. Zināts tur. Cik labs. Wow. Šis ir, man liekas, viens no skaistākajiem tādiem momentiem. Jā, komandas darbs. Highlightos rādīt atkārtojumos. Vēl top 5 nedēļas momentu no ēršķiem. Šīsta. Kāpēc nav uztaisīts top 5 caur ēršķiem uz momentu? Un es jūtos diezko labi. Tagad var pa kokiem skraidā, tad nebaidīties no augstuma tomēr. Man vairs augšā tādos nedabūsim. Es domāju, ka man nav bail no augstuma, bet man ir bail no augstuma. Okay. Viss aktivitātes beidzās, mēs nonācām pie izbalsošanas. Let's go! Pasākumā viņas grib noskaidrot, kur ir labākā, kā Lietuvas posmā. Viņas balsos un teiksim, mēs arī esam interesēti, kā viņas nobalsos. Forši džempers, Ines. Vai, ka šajā nedēļā Ines ir labākā? Manuprāt, Ilze. Savu balsi atdošu Laurai. Balsi atdošu arī Inesei. Elīna. Tāpēc, ka viņa drosmīgāk nekā viņa domā. Es savu balsi atdodu Elīnai. Balsi atdodu Elīnai. Tas viņas smaids. Un ar ovācijām apsveicam kā labāko Lietuvas posmā Elīni. Juhu! Kā tev tas juhu? Tikai tāpēc viņš to var teikt atstāja. Juhu! Bļeģ, Zaibau, tas bija labākais juhu, ko es dzīvēju, kad dzirdēju. Patīnām. Elīni! Juhu! Dāj vēlreiz, man liekas, jūs nesapratāt. Dāj pēdējā reizi. Juhu! Nu, tā bija labi. Bija ģeniāli. Juhu. Es tā gribu, lai priecātos par visu, kas man dzīvo. Es tā priecāšos, ka man jāmam... Labi, vienalga, nerunāšu. Kročs priecāšos par sev. Juhu. Uz ceļa biedrs izvēlēties jūs, un tādēļ kārtējs balsojums. Dace, lūdzu. Es domāju, ka mājās būtu jādodas Ksenijai, jo viņai ir nepieciešama cita veida palīdzība, un mēs viņai to nespēsim sniegt. Cik var viņai palīdzēt ar tiem visiem pirdieniem un smirdīgu ēdienu un lamāšanos un draudiem? Cik var palīdzēt viņai tā? Cik var palīdzēt atstumjot viņu no bara un izceļot viņas? Vai apsaukājot? Juhu. Tāpēc tas bukums, jukums. Juhu. Viņam, kad bērns piedzima, viņš tā priecējas. Juhu. Ka mājās jādodas Senijai, jo viņai vienīgai neizdodas iekļauties kopējā kolektīvā. Es domāju, ka mājās jādodas Ksenijai, jo es viņai šodien uzdevu tieši jautājumu, ko tu esi ieguvis no šī projekta.
Un viņa atbildēja kafejnīcu un filmēšanos. Jebāk, Ksenija. Kafejnīca un filmēšanas, tas viss, ko iegūst no tā šovu? Gan jau pajokojot kafejnīcu un šitā uztver kā nopietnu informāciju. Ko? Es šito izmantošu par tevi. Es visu ļoti nopietni uztveru. Tu arī vārdus uztver kā, kā darbību? Nezinu, vienkārši tur pasties, ka Ksenija tik ļoti ietekmējama no vārdiem. Ka Ksenija cilvēks ietekmē, vai ka viņa pat ietekmēs? Gan. Jā. Ka vispār tā grupa vienkārši tik ietekmējama no vārdiem. Ai, man liekas, tas nav saistīts ar šo grupu. Tas bija pat cita dziesma. Viņas attieksmes dēļ. Mājās jādodas Ksenijai, jo viņas attieksme vien paliek neizturamāka. Mājās jābrauc Ksenijai. Mēs jūs sadzirdējām, un šovakar projektu pamet Kseniju. Ja nebūtu Jānis, tajā brīdī es būtu šiem parādījis šitā. Man uzlabojās garstāvoklis uz 380. Uz 380? Jā, tas tā kā pilns apgrieziens un pa 20 vēl. Pa kreisai vai pa labi. Tas ir tas pats, kur pusi ir Lietuva. No ko, Ksenija? Ksenija, Ksenija ir viss. Piedzīvojums tajā šovā beidzās. Jā. Es nevaru sagaidīt, kad būs atkal redzēšanās sērija. Es gaidīju, tāpēc, ka katru nomināciju bija nominēta un sagaidīju. Un sagaida. Katru izbalsošanu mani nominēja un agri vai vēlu tam bija jānotiek. Un es novēlu uzvaru Ilzei. Var redzēt, ka viņu ietekmē visvairāk no meitenēm uz pozitīvo pusi uz pārmaiņām. Kā jums epizode? Ksenija prom viss? Jā, viņa ir nominēta beidzot Oskaram. Bet jā, sanāk, redzi, kā Ilze ietekmē Kseniju. Viņa sanāk atnāca vienkārši kā blēņas piedzerusies mīseni. Tagad viņa vienkārši skaidrā mīseni. Missing something vēl joprojām. Jā, no ko? No Ksenija aizēja prom. Es nezinu, vai es gribu skatīties tālāk šo sēriju. Šito sēriju? Šitās sērijas. Šito seriālu. Tā. Forši, paldies, ka bijāt ar mums. Rakstiet komentārus un tad jau, nezinu, paliekam kā draugi vienkārši. Paliekam bišķi, tā kā. Neko nopietni, bet tā, nezaudējam kontakti. Ja garlaicīgi uzrakstiet. Jā. Ap citu, jebkurš tagad var likt postus tajā community tabā. Kā jūs gribat uzrakstīt kādu postu? Čau. Čau.